Tava mugurkauls pasliktinās, kad esi noguris, noraizējies, dusmīgs vai stresā. Tas nav tikai tavā galvā, tam ir izskaidrojums. Un šajā video tu viegli sapratīsi, kāpēc tas notiek, un iemācīsies vingrinājumus, kas var mazināt šo sāpju mājās daudz ātrāk nekā zāles. Labākais ir tas, ka tev nav jābūt jaunam, tievam vai ļoti lokanam, lai veiktu šos vingrinājumus un uzreiz sajustu atvieglojumu. Bakūnīts. Stress un satraukums pastiprina mūsu sāpes divos veidos. Pirmais ir tas, ka tajās grūtākajās, stresainākajās dienās, kad mēs esam dusmīgi, mūsu smadzenes kļūst jutīgākas. Tas ir tā, it kā nervi pastiprinātu sāpju skaļumu. Otra lieta, kas notiek, ir tāda, ka muskuļi kļūst saspringtāki. Tas padara tavu mugurkaulu stīvāku, saspringtāku, cietāku un palielina spiedienu uz diskiem un locītavām. Tagad mēs darīsim visu soli pa solim. Tie ir vingrinājumi, kas uzlabos nervu un muskuļu darbību trīs svarīgos mūsu mugurkaula punktos. Man šķiet, ka šī motocikla skaņa ir dzirdama ierakstā. Un sāksim no augšas, no zonas starp galvu un kaklu. Tā ir svarīga zona, jo tieši šeit, tā teikt, sākas muskuļi, kas iet uz mugurkaulu. Bet tā ir arī zona, kur iet cauri klejotāja nervs. Šis nervs ir svarīgs ķermeņa atslābināšanai. Mēs izmantosim īkšķus, īkšķu spilventiņus. Jūs veiksiet nelielas kustības. Skatieties, sākot no auss līmeņa, it kā zem galvas kausa kaula. Sekojiet līdzi, lūk, līdz vidum, un dari to pašu ar otru pusi. Jūs veiksiet lēnas kustības. Tā ir virspusēja masāža, kas pamazām kļūst dziļāka. Jūs sajutīsiet, ka šis saspringums samazināsies, masāža kļūs vieglāka un vieta kļūs mīkstāka, padevīgāka. Tas ir tas, ko mēs parasti jūtam, kad šie muskuļi atslābst. Ja ir kāds sāpīgāks punkts, jūs vienkārši samaziniet spiedienu, nonākat līdz sāpīgākajam punktam, pieliekat mazāk spēka un pēc tam atkal padziļiniet pieskārienu. Tam jābūt komfortablam no sākuma līdz beigām. Jūs veiksiet, atkārtosiet šo kustību, ritmiski nesteidzoties 1 minūti. Man ļoti patika. Nākamais vingrinājums iedarbojas uz mugurkaula vidusdaļu, muskulī, ko sauc par diafragmu. Papildus šī muskuļu atslābināšanai mēs nomierināsim arī elpošanu. Veiksim sava veida vispārēju atslābināšanos, emocionālo regulāciju. Jūs apgūsieties sev ērtā pozā. Varat izmantot spilvenu pēc vēlēšanās. Kājas varat saliekt un atbalstīt uz spilvenu. Jūs pieliksiet plaukstu pie ādas krūšu vidū. Labi, es to darīšu šeit zem krekla. Jo galu galā es nevēlos tik ļoti atkailināties. Tikai tāpēc, ka man nav kur nolikt mikrofonu. Otru roku es atstāšu virspusē, lai jūs varētu sekot līdzi. Bet iedomājieties, ka abas rokas ir pieliktas pie krūšu ādas. Labi? Jūs paliksiet atslābināts un sāksiet veidot apļus. Skatieties. Pavelciet ādu visos virzienos, veidojot šo lielāko apli. Ko jūs varat lēni un atslābinoši, lai palīdzētu, mēs to pavadīsim ar elpošanu. Izmantojiet īpaši to brīdi, kad izelpojat, izmantojiet šo atslābuma vilni. Jūs to darīsiet bez steigas, bez piespiešanas, saglabājot maksimāli lēnu ritmu. Maksimāli lēnu, vislēnāko iespējamo ritmu. 10 reizes uz vienu pusi un pēc tam 10 reizes uz otru pusi. Tā, tagad ir vēl labāk. Mugurkaula apakšējā daļa ir vēl viena svarīga daļa, pie kuras mums jāstrādā. Pirmkārt, tāpēc, ka tā balsta, tā ir visa mugurkaula atbalsts. Otrkārt, tieši no šī reģiona iziet pārējie nervi no parasimpātiskās nervu sistēmas, tie nervi, kas palēnina mūsu ķermeņa ritmu un pats sagatavo mūs miegam. Mēs veiksim šo masāžu, šo vingrinājumu, izmantojot šos pirkstu locītavu kaulījus. Labi? Jūs darīsiet šādi, izveidojot tādu kā V burtu, novietojot rokas aptuveni jostas augstumā, šeit aizmugurē. Labi? Kad jūs pieskaraties šeit,
Šī vieta balstīsies tieši uz krustu kaula, tāpēc saglabājiet šo pozīciju. Jūs apgūsieties uz rokām, ļaujiet man tikai noņemt šo spilveni, jo mums vajadzēs kustināt kājas, labi? Apgulieties lēnām un atrodiet ērtu, atslābinātu pozīciju. Šajā pozīcijā vienkārši ļaujiet kājām, ceļgaliem krist uz vienu un otru pusi. Veiciet šo šūpošanos tik tālu, cik tas nesagādā diskomfortu, labi? Saglabājiet patīkamu ritmu, cenšoties atslābināties. Ja jums izdodas, varat ļaut ceļgaliem nokrist pavisam lejā, pieskaroties matracim, divānam vai tam, uz kā jūs atrodaties. Svarīgi ir veikt šo kustību relaksējošā ritmā un tik tālu, cik jums ir ērti. Jūs to darīsiet 10 reizes uz katru pusi. Neuztraucieties, ja pazaudējat skaitu. Turpiniet, cik ilgi vien jūtat vajadzību, kamēr tas jums ir relaksējoši, kamēr jūtat, ka jūsu ķermenim vēl ir nepieciešama šī kustība, šī patīkamā šūpošanās. Jūs turpiniet. Bet ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams precīzs atkārtojumu skaits, tāpēc jūs darat to 10 reizes. Pēc tam mēs paturēsim rokas tajā pašā pozīcijā. Ja nepieciešams, varat nedaudz appūtināt rokas. Un tad mēs veiksim kustību ar katru kāju. Skatieties, izstiepiet kāju un atgrieziet atpakaļ. Jūs sajutīsiet kustību tur, kur mugurkauls balstās uz jūsu rokas, kustība notiek sakroiliālajā locītavā, sasniedzot līdz krustkaulam. Tieši tā, dari to arī nesteidzoties, tāpat kā iepriekš, tik tālu, cik ir ērti, lai neradītu sāpes vai diskomfortu un patīkamā ritmā. Tu vari darīt to ātrāk vai lēnāk, nekā es daru šeit tagad. Šeit mēs apvienojam šo svarīgo locītavu mobilizācijas vingrinājumu ar šīs zonas masāžu. Un tas ir tas, kas radīs šo efektu. Sasniegt šos nervus, kas nodrošina ķermeņa atslābināšanos, ir normāli pēc vingrinājuma beigām just miegainību, tādu kā snauduļošanu. Tas ir signāls, ka mēs esam aktivizējuši pareizos muskuļus, ne pareizos nervus. Papildus stresam, arī slikts miegs palielina jutīgumu, liek mums just vairāk sāpes. Ir 2 minūšu rutīna, lai noņemtu visu šo dienas laikā uzkrāto spriedzi mugurkaulā un vēl palīdzētu labāk gulēt. Es mācu šo rutīnu šajā video. Vienkārši noklikšķiniet šeit uz ekrāna. Un ja jūties atslābinātāks un mugurkauls ir brīvāks, nosūti šo video kādam, kam tas ir nepieciešams. Kādam, kurš ir stresā, kam ir muguras sāpes vai problēmas ar mugurkaulu. Tas ir viss, ko es lūdzu. Nododam tālāk šo labo darbu ķēdi, es šeit arī beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei. Bija ātri. Šodien pasaule ir laba, Sebastiāns.